Rakstiņu. Labvakar! Šajā īpašajā vakarā, kad mēs tiksimies ar maģiskajām lelītēm un uzzināsim vēl daudz citas interesantas lietas. Sākumā īsi pastāstīšu jums par to, kā runāties ar maģiskajām lelītēm, kā ar viņām draudzēties, kā viņas iedzīvināt, un tad jau arī tālāk mūsu lielā, ilgi gaidītā tikšanās. Zinu, ka ļoti, ļoti šo vakaru gaidījāt. Tāpat kā es un arī mūsu lelīšu autore, leļu māksliniece Līga. Līga arī šovakar ir kopā ar mums. Tāpēc arī droši varēs uzdot viņai arī kādus jautājumus čatiņā. Šī vakara mērķis, ko mēs šovakar arī gribam pavēstīt jums ar šo, protams, tas ir par atbalstu mākslai un cilvēka radošo darbošanos un radošo pašizpausmi, jo lelītes pie Līgas atnāk pašas, un kā viņa man ir stāstījusi, tad, kamēr viņa neizveido, kamēr viņas neiedzīvina, kamēr caur viņas rociņām lēlīt neienāk šajā pasaulē, tieši tā, kā viņai jāizskatās ar tādu kleitiņu, ar tādu cepurīti, tikmēr miera nav, kā saka. Un otrs, protams, mums ir atbalsts savai iekšējai pasaulē, būšanai kontaktā ar sevi. Un maģiskās lēlītes un vispār lēlītes ir viens no pašiem senākajiem veidiem, kā cilvēki varēja parunāties ar sevi, ar intuīciju, ar apkārtējo pasauli. Un šī vakara tādā lekcijas daļā, tā kā meistarklasē par lauka nolasīšanu, drusciņ par šo pastāstīšu, kā lasīt lauku ar maģisko lelīšu palīdzību. Vispirms mums vispār jāsaprot, kas ir lauks, kas tas par lauku tādu. Un noteikti jāpievērš uzmanība terminam. Pašam terminam tas ir energoinformatīvais lauks. Citreiz to sauc par informatīvo lauku, citreiz to sauc par enerģijas lauku, bet ko līdz vienu no šiem vārdiņiem mēs aizmirstam, tā mēs kaut ko pazaudējam. Tas ir energoinformatīvais lauks. Un kādu lauku mēs varam lasīt? Mēs varam lasīt savu lauku. Katram cilvēkam ir viņa energoinformatīvais lauks. To sauc arī dažādi par smalkiem ķermeņiem, par aurām un enerģētikām un tā tālāk. Bet katram cilvēkam apkārt ir savs tāds lauks, un to mēs paši savu veidojam ar domām. Mēs esam tas, ko mēs domājam. Protams, mēs esam tas, ko mēs ēdam un tā tālāk. Un arī citu cilvēku laukus mēs lasām. Ļoti bieži mēs nolasām to, kā cilvēks jūtās. Reizēm mēs varam nolasīt arī, ko cilvēks domā. Runā vienu, bet atstiņas vēsta, ka domā kaut ko pavisam citu. Vēl mēs varam lasīt planētas Zeme, energoinformatīvo lauku. Arī mūsu planētai, mūsu mīļajām mājām ir šāds lauks. Un mēs arī patiesībā, es tur tādu bultiņu ieliku, šo lauku visu laiku lasām. Mēs esam ar viņu sasaistē tādā, šo te Zemes informatīvo lauku mēs varam nosaukt par tādu kā Wi-Fi. Un mēs viņā vienkārši esam. Un to var arī, jūs zinat no savas pieredzes ļoti daudz piemērus, kad jūs iegūstat informāciju no apkārtējās vidas. Arī šīs idejas nāk no Zemes energoinformatīvā lauka ļoti bieži, gan dziesmas, gan mūzika, gan visādi radošie darbiņi. Vai, piemēram, citreiz man ir tā, ka man strauji izmainās noskaņojums, man pazūd iedvesma, un es domāju, kas tagad noticis, kas tagad notiek. Un tad es aizēju paskatos pa logu un saprotu, ka lietus nāk. Strauji laiks izmainās, laikapstākļus mēs sajūtam. Vai, piemēram, cilvēks nenopērk lidmašīnas biļeti uz Turciju, jo pēc pāris dienām tur ir zemestrīce. Mēs šo te planētas Zeme energoinformatīvo lauku visu laiku lasām. Un jo labāk mums tas sanāk, jo vairāk mēs dzīvē ietaupam savu enerģiju, laiku. Un jā, cik mēs arī tam pievēršam uzmanību. Un, protams, var lasīt arī lielo visuma, Saules sistēmas un kosmosa un tā tālāk energoinformatīvo lauku. Citi tās sauc par Akašas kronikām un Sofijas biblioteku un ko tik vēl ne. Bet šo
energoinformatīvo lauku lasa cilvēki ar tādām daudz lielākām talantiem un spējām. Nekuram katram tas izdodas. Bet nu, tas ir tā, lai mēs vispār saprastu, par kādu lauku mēs runājam. Un nesen es biju arī tādā pasākumā, kur pasākumā šamanis man tur bija tāds tā kā ugunskurs, un viņš pie katra vērsās, un viņš man jautāja, kādus spēkus tu piesauc? Es tā apjuku, viņš saka, какие силы ты призываешь? Es saku, nu, kādus? Un viņš saka, bet tu taču es redzu, ka tu visu laiku kaut ko buries, kaldujies. Es saku, nu jā. Viņš saka, caur ko tu to dari? Es saku, caur sevi. Tā kā caur sevi, caur savu spēku, caur savu kaut kādu tādu iekšējo. Un, nu, tā mēs parunājām, un nu, no savas pieredzes un arī no jauno laiku tādas esotērikas, maģijas, austrumu gudrību un tā tālāk viedokļa, nu, vislabāk ir informāciju lasīt caur savu lauku, caur sevi, un mums katrā ir šī iespēja uzzināt, gan katra pati mēs varam uzzināt savu nākotni, mēs varam atrast atbildes no pagātnes, un mēs varam arī nolasīt to, kas notiek šeit un tagad. Mēs varam saprast, vai mēs ejam pareizo ceļu savā dzīvē, vai mēs pieņemam pareizu lēmumu. Un šis nav no kādām gudrām grāmatām, te es vienkārši vienu dienu piesēdos un izdomāju, kā tas viss notiek. Jo arī Lenormand kārtas kursos mēs runājam par to, kā kura runājās ar kārtīm un kā kurai šķiet, no kurienes tā informācija nāk. Un jā, visbiežāk tā ir mūsu intuīcija, tā ir mūsu sastā maņa, par to vairs zinātnieki nestrīdās, ka tā ir tieši tāda pati maņa, kā redze, oža, dzirde, taustē un garša. Un tā nāk no mūsu sirds, tāpēc to sauc arī par sirds balsi, par sirds apziņu. Visbiežāk arī darbojoties ar kārtīm, mēs nolasam informāciju tieši caur šo sirdi, caur savu intuīciju un to, kas notiek ar mani šeit un tagad. Var uzzināt arī ļoti daudz atbildes par to, kāpēc kaut kas tā notiek, kāpēc es atkal tā rīkojos, kāpēc tādi atkal cilvēki satiekās man dzīvē no pagātnes un no zemapziņas. Mums ir arī ļoti spēcīgas informācijas glabāšanas tāda vieta. Es to tā kā uzzīmēju apakšā, tā kā citi to sauc par bļodu, citi par vēl kaut ko par saknēm, koka saknēm uz leju. Ļoti dažādi, bet zemapziņā arī slēpjas ļoti daudz informācijas. Un, ja ikdienā mēs rīkojamies pēc savas apziņas, pēc prāta, caur savām domām, tad zemapziņā arī ļoti tajā pašā laikā notiek arī ļoti daudz, kas mūsu iekšējā pasaulē. Un, lai sazinātos ar zemapziņu, mums ir vajadzīgs kaut kāds tāds izmainīts apziņas stāvoklis, vai nu mēs kaut kur pirms miedziņa sadzirdam kaut kādas savas atbildes, vai sapnī tas mums atnāk, vai caur izmainītu apziņas stāvokli, caur meditāciju, caur dejām. Tagad ir pasakaņs veids, kā atbrīvot sevī visas šīs atbildes caur dejām, caur kustībām, caur skaņu terapiju, gongu koncerti un dziedošās Tibetas bļodas. Un te es vēl arī ieliku, ka šīs pagātne var būt no bērnības. Daudz, kas mums izveidojās, visas mūsu programmas, ieradumi, paradumi un tas, kā mēs rīkojamies un daram no bērnības, tad tas var nākt no dzimtas un tas var nākt arī no mūsu iepriekšējām dzīvēm. Tā kā tas ir vesels tāds lauks, kuru arī jūs varat lasīt un kārtas. Man viena kursa biedrene kādreiz ļoti skaisti kursos dalībniece teica, ka kārtas viņai palīdzēja dabūt ārā visu to, kas bija iekšā, tur dziļi iekšā, tur zemapziņā. Tas, ko mūsu prāts ikdienā citreiz bloķē. Piemēram, labs tāds arī piemērs no dzīves, sieviete aiziet uz darbu un darbā viņai sāk sāpēt galva. Un ir veiktas visas rezonances un tomogrāfijas un iemeslu nevar atrast, bet zemapziņā viņa saprot, ka šajā darbā viņa jau 20 gadus vairs neattīstās, nemainās, neaug un tā tālāk, bet prāts viņai saka, ka ir ļoti laba alga un ļoti labi kolēģi.
bet zemapziņā tik un tā tie procesi notiek, un tad, kad pajautā kārtību, vai man vajadzētu mainīt darbu, tad, protams, ka kārtas no zemapziņas šīs atbildes atrod un saka, ka jā, ir laiks vai nu mainīt darbu, vai atrast sev kaut kādu hobiju. Un ļoti daudz tagad runā par saziņu, sasaisti ar savu augstāko es. Katram mūsos ir daļiņa no dievišķā, no radītāja, daļiņa no visa tā visuma un zvaigznītēm mūsos, un tur ļoti bieži var arī saredzēt liels pagrieziena punktus dzīvē. Tur var tās lielās nākotnes atbildes iegūt. Un tad, kad man saka, ka es atbildi saņemu caur savu augstāko es, tad es saku, kā tu līdz tam nonāci. Jo, lai nonāktu arī šajā tādā spējā nolasīt šo, saslēgties ar to savu augstāko es, arī ir vajadzīgs bišķiņ mainīts apziņas stāvoklis. Un tāpat vien tā uz klikšķi, nu, ir, kas jau gadiem ir ietrenējušies, bet šis strādā ļoti svarīgos jūsu dzīves brīžos, kā piemērs no manas dzīves, tad, kad es meklēju vietu, kur pārcelties, tad man bija entie sludinājumi, vesels dienas grafiks salikts, un mēs braucām un skatījāmies, un šis dzīvoklis man šķiet bija kaut kur 5. pēc kārtas, un es šeit ienācu, šeit cilvēki vēl dzīvoja, un, protams, kad, nu, tā kā, lai es nepiebradātu māju, tā teikt, tur nostājos tajā koridorā, priekštelpiņā un sapratu, ka viss, es esmu mājās. Manī bija pilnīga pārliecība, ka šīs ir manas mājas, šis ir dzīvoklis, kurā es dzīvošu un mēs te būsim. Un nebija nekāda loģiska pamatojuma, pilnīgi nekāda, un es pat negāju skatīties ne istabas, visu izpētīju, vai tur ir remonts, vai tur ir logi, vai jaunie un tā tālāk, viņš visu. Es vienkārši stāvēju tur un sapratu, ka viss, es esmu klāt. Un tajā dienā mēs arī vairs nekur nebraucām, neko vairāk neskatījāmies, un pēc mēneša jau mājas bija mūsu. Tā kā tādos brīžos tas augstākais es, tā čik pasaka priekšā. Vajag tikai viņu dzirdēt un vajag viņam uzticēties. Tālūk, tā kā to savu lauku, un tad, kad jūs darbosieties arī ar jūsu jaunajām draudzenēm, ar jūsu lelītēm, vai tad, kad jūs darbojaties ar kārtīm, ar akmeņiem, ar rūnām, tad arī uzreiz padomājiet tā, uz kurien es šodien šauju, tā kā, ko es lasīšu. Šeit un tagad, vai es dodos uz savu zemapziņu, vai es saslēdzos ar savu augstāko es, kurš ir mans pareizais ceļš dzīvē, kas man šajā dzīvē ir jāizdara. Jo, jā, tas ir tāds labs ceļu rādītājs sev, un tad jūs patiešo arī tur nonākat. Un šodien par mūsu galveno šī vakara stāstu par mākslinieci Līgu. Viņa Lelīts jau veido daudzus gadus, kā es teicu, Lelīts paši pie viņas atnāk, tad ir vairāk zvēriņi, tad ir raganiņas, tad ir mistiski tēli, un arī uz Lelīšu kastītēm jūs redzēsiet viņas logo, ar viņas kaķīšiem mīļajai, viņai ir šādi 2 kaķīši arī mājās. Noteikti jūs varat sekot viņas mākslas darbiem, viņas Instagram kontā, kur ir arī bildītes. Varbūt jūs varat aizskrūlēties tur tālu kaut kur uz leju un atrast arī savu lelīti kādā bildītē un saglabāt savu šo bildīti, un varbūt tur ir arī vārdiņš šai lelītei. Jā, un Līga arī pati stāsta, ka reizēm lelīte atnāk ar savu jau vārdu un konkrētu, bet visbiežāk nē. Visbiežāk arī nav tāds konkrēts vārds vai tēls. Jā, un mana pirmā lelīte no Līgas pie manis nonāca tad, kad iznāca mana kāršu grāmata par Lenormand kārtīm. Tad pie manis nonāca Līgas darinātā lapsiņas lelīte. Un pats interesantākais ir tas, ka lapsiņa pie manis nonāca pirms grāmata bija iznākusi, un Līga absolūti nezināja, ka uz vāka arī būs lapsiņa. Un es sapratu, tad, kad Lelīte pie manis nonāca, sapratu, ka es esmu uz pareizā ceļa, ka viss būs kārtībā, un jā, tā ir mana pirmā lapsiņa, es ar viņu runājos. Un viņa man ļoti bieži Lenormand kursos ir līdzi vienmēr, un jā, tā kā šī ir mana pirmā lelīte no Līgas. Jā, tas ir tas, kā šis mūsu kopīgais stāsts ar lelītēm sākās.
Un te jau jāsāk klausīties uzmanīgi. Jāsaka uzreiz, ka tas arī nav no nekādām grāmatām, skolotājiem, senām pamācībām un tā tālāk. Tas ir, tā teikt, nāk no iekšas. Tas ir tā, kā es sāku ar lēlītēm runāties, tas ir tā, kā es to redzu, tā ir tāda, nu, mani tādi ieteikumi, jo tad, kad lēlītes pie manis nonāca, tad es sapratu, ka laikam ir bijusi jau arī agrākās dzīvēs pieredze, un ka lēlis man ir tiešām bijušas lieli draugi, arī daudz, daudz senāk, tāpat kā kārtis. Un es jums šeit pastāstīšu par 3 veidiem, kā iedzīvināt lelīti, kā iedzīvināt, kā ar viņu sadraudzēties. Un pirmais variants ir, ka lelīte esat jūs pati, un viņu sauc tieši tāpat kā jūs. Šī ir tāda ļoti interesanta metode. Tas man ienāca prātā uzreiz pirmais, kad es tā domāju, tā kā varētu to visu salikt. Jo lellis patiesībā ar mums ir kopā jau no pirmajiem mūsu dzīves brīžiem. Arī man vēl bērniņi nebija pasaulē parādījušies, kā man jau bija no kaut kur pie rokas, man te pat istabā guļam zaķīši. Guļam zaķīši, jo viņiem bija parādījušies šūti arī Latvijā, tepat darināti tādi tie miedziņa, tādi sedziņas, kur uzliek uz vaidziņa, un tad viņi vienkārši aizmieg momentā. Viņiem pat bija iegājies tā, kad, jā, un lēlas bērniem šupulīte izsargā viņus un pavada. Un es no saviem bērniem esmu ievērojis, ka ļoti bieži arī tad, kad dāls man stāsta, ka viņa lelītei sāp puncītis, tad, nu, man ir skaidrs, ka jāpaskatās, kā viņš pats jūtās. Ļoti daudz bērni caur savām lelītēm, caur saviem rotaļdraugiem un mīkstajām mantiņām pastāsta to, kā viņi jūtās, kādas ir viņu emocijas, kas notiek viņu iekšējā pasaulē, kas notiek viņu zemapziņā. Ļoti svarīgi ieklausīties ir bērnu sapņos, ko viņi stāsta. Ja sapņi ir trauksmaini un tādi satraucoši, tad arī ikdienā pilnīgi mierīgā un klusā un nerunājošā meitiņa, nu tā tad viņai tomēr iekšē ir satraukums un arī viss bērndārzā ir jauns un tā tālāk. Un tieši tāpat arī caur lelīti, kura būs jūs pati. Un ļoti bieži arī šis fenomens ir novērojams tad, kad man lelīts ir līdzi uz festivāliem vai meistarklasēm, tad ir pilnīgi pat tā, ka ierauga lelīti kāda sieviete un saka, tā es mēs bērnībā, un pat citreiz telefonā atrod bildi un rāda, un pilnīgi tie vaidziņi apaļie, un tas deguntiņš, un pilnīgi saka, tā es mēs, tās ir manas acis, tā es mēs, un tā jūs arī varat izmantot lelīti, un tādā veidā arī nolasīt savu zemapziņu. Kas man tur notiek iekšēnē? Kā es jūtos? Lelīte smaida vai nē? Vai viņa ir tāda iedvesmota, vai viņa ir tāda norūpējusies, vai viņa ir sagurusi šovakar izskatās tāda, un vispār jau nedēļu, un vispār jau mēnesi izskatās tāda sagurusi. Tā kā tas ir viens no veidiem. Tad jūs viņu nosaucat savā vārdiņā, un tā arī ieprogrammējat gan sev, gan viņai, ka viņa ir jūsu spogulis, viņa jūs nospoguļos. Tad, kad prāts tur jau būs satraucies, svētku laiks un darbs un atskaits un viss, tad jūs uz viņu paskatīsieties un tad un ko man vajag, kā es sev varu apsveikt svētkos un ko es sev varu veltīt un dāvāt pateicībā par šo visu lielo gadu labo skrējienu. Tas ir viens no veidiem. Otrs veids ir lelītei dot citu vārdu. Jūs uz viņu paskatāties, un jums rodas kaut kāds vārdiņš, kā viņu sauc, vai tā būs jūsu draudzene raganiņa, jūs izdomājat viņai kādu vārdiņu. Vienalga, kāds jums pirmais ienāk prātā, tas tāpat kā ar vārdu došanu bērniem, kad man jautā, nu kurienes tu tādu vārdu vispār atradi, kāpēc, es nezinu. Tā sanāca. Ļoti bieži vārdus arī mammas nosapņo bērniem bērnībā, gaidot vēl viņus. Tā kā, jā, tas pirmais, kas jums ienāk prātā, tas ir tas īstais. Un tad viņa var būt kā cita personība, cits tēls, kura stāsta par jums. Sveika, mana draudzene, tāda un tāda. Kā tev šķiet, kā man iet? Vai kā tev šķiet, ko man brīvdienās vajadzētu darīt? Un tā tālāk. Tā ir tā kā cita personība, cita būte, jūsu draudzene. Un viņi stāsta par jums, viņi stāsta, jā, kas notiek, dod padomus un tā tālāk. Un trešais veids ir arī līgai reizēm tā gadās, kad pie viņas atnāk
konkrēts tēls. Tik konkrēts, ka pilnīgi šērmuļi iet caur kauliem. Un tad arī lelītē ir konkrēts vārds. Ja jums šī lelīte asociēs tieši ar kaut ko, kādu pasaku tēlu, kādu filmas varoni, kādu jūsu grāmatas, kaut kādu tēlu, ko jūs atceraties bērnībā, tas ir jau kaut kas, kas eksistē šajā pasaulē. Tātad kaut kas, kas šajā pasaulē jau eksistē. Un šai lelītei arī konkrēta funkcija. Piemēram, tā man bija ar šo te skaisto lelīti, un man Līga jau viņai bija devis vārdu Galaktions, un man viņa saistās ar tādu ūdens stihiju, zilā krāsa, un viņš tāds ir actiņas aizvērs, tātad viņš uz pasauli skatās ar savu iekšējo redzi, Man arī ļoti bieži tā, ka citreiz arī aizverot acis, es uztveru pasauli citreiz daudz vairāk nekā skatoties. Es sajūtu smaržas, es labāk dzirdu, Dārta mums kaut ko grib vaicāt. Ja? Jā. Vai arī droši jūs rakstiet uzreiz čatiņā, ja jums rodās kāds jautājums. Jā, un šis man asociēs. Jā. Labvakar, es neesmu Dārta, bet es esmu Dārtas mamma Ilve. Vienkārši sēžu pie Dārtas datora. Jā. Man ir tāda lietiņa, paldies, Līga bija lelīšu meistari, ja? Jā. Paldies Līgai, man ir 3 lelītes. Ko es varu teikt? Vienu man paņēma meituks, un 2 ir tā kā man, bet es joprojām ar viņām nevaru atrast kopīgu valodu, un mēs ar viņām nevaram sarunāties. Vai viņām vārdiņš ir iedots? Viena jau nāca ar vārdiņu. Viena jau Līga bija iedavusi vārdiņu. Otrai nav vārds, bet es arī izdomāt nevaru. Vajag izdomāt, varbūt meitiņai jāpajautā, un tālāk es jums arī stāstīšu tos veidus, kā jūs varat ar viņām parunāties vispār. Jo arī lelītes, tāpat kā cilvēki, ir dažādas un dažādi runājās, tā kā tur arī es jums tādas pāris idejas pastāstīšu, jā. Lūk, un šis arī ir tas piemērs, kad tā ir konkrēta, man viņa asociēs ar ūdens stihiju, ar intuīciju, es viņu saucu par tādu ūdens gariņu, un viņš jau ir tāds pavisam tāds jau magic, viņš pats par sevi jau tāds radās, likās, ka viņš ir. Un ko vēl šādā veidā jūs varat izmantot? Tas ir tā kā jūsu tāds instruments. Es redzu, viņš man skatās, es jau novēršos, laps vispār uz mani skatās jau visu vakaru. Vēl šādā veidā var izmantot, tas ir tā kā jūsu instruments. Instruments, kā jūs to informāciju iegūstat, kā jūs to lauku nolasat, kā jūs noķerat to domu un informācijas pavadienu, kas tur tai gaisā ir. Šādā veidā jūs varat izmantot arī mīkstās mantiņas. Varbūt jums ir pat kāda no bērnības saglabājusies, kāda jūsu lelīte vai jūsu lācītes vai kaut kas. Varat izmantot arī visādas koka statuiņas, figūriņas, kas jums ir no ārzemēm, un tiešām jūs katru bieži viņas redzat, un jums viņas ir mīļas. Piemēram, man ir šāds te putniņš, sīrins no Altaja, tāda koka figūriņa. Pamat funkcija viņam ir mājas aizsardzība, bet tad, kad es viņu Evertos iegādājos, tas vīrietis man arī teica, ka sīrins ir tāds putniņš, kura balstiņu ne visi dzird, un viņš arī īpašos brīžos dzied. Man citreiz ir tā, kad arī man izšķirās tāds viens brīdis bija, kad bija iespēja padzīvot ārzemēs, un vai nu tas bija vasaras vidū vai nākamajā gadā. Un tad es viņam teicu, jautāju, vai es braukšu uz ārzemēm vai ne? Vai man pakot tos čemodānus, ko man tagad vasarā vispār darīt? Un es paklausījos viņu. Viņš man teica, nebrauks, nekur vēl nebrauks. Un tā arī sanāca, ka mēs aizbraucām tikai nākamajā gadā. Un tad es pēc tam jau rudenī viņam prasīju, vai mēs brauksim uz ārzemēm. Un tad man likās, ka viņš teica jā. Tā kā arī šādas visādas jūs varat izmantot, arī akmeni, kristālus, bet īstos dabīgos. Ja jums ir īsti dabīgi akmeņi, jūs arī varat uz viņu skatīties.
paklausīties viņu, ko viņi saka. Arī visādas statujas. Man vēl ir tāds, es arī šo atvedu no Spānijas. Viņš vēl uz Spāniju atceļoja no Meksikas. Viņi tur tādus veido. Un uz viņu arī skatos, redziet, kad viņam tas ejiņ, viņš tur tā var pagriezties no viena no otra. Es bieži vien uz viņu skatos, vai viņš smaida vai nē. Nu, šovakar viņš smaida. Kā viņš uz mani skatās? Vai es pareizi daru vai nē? Un šādā veidā jūs varat izmantot arī fotogrāfijas. Jūs varat uzdot jautājumus un sarunāties arī ar fotogrāfiem. Piemēram, tad, kad es rakstīju grāmatu par Lenormand kārtīm, man uz galda un vēl joprojām jau daudzus gadus ir Marijas Lenormand īsts portrets, kas ar eļas krāsām gleznots, glabājas Lielbritānijā muzejā, kā viņi izskatījās. Un tad, kad es rakstīju grāmatu, tad es arī pa laikam uz viņu paskatījos, viss kārtībā, viss ok, viss pareizi, un tā, jā, ir labi. Tā kā arī fotografijas, piemēram, ar mīļu tuvu cilvēku. Šādā veidā jūs varat parunāties arī ar mammas fotografiju, ar omes fotografiju un sadzirdēt atbildes. Jā, tas vēl tāds no manas ikdienas. Viss šovakar ir no manas ikdienas. Tas nav nekur ne no grāmatām, ne no teorijām, ne no kursiem, blogiem, formiem. Tas ir tikai tas, ko es pati daru ikdienā. Kā es to redzu un kā man tas sanāk. Līga man raksta. Čatiņā mums stāsta, ka viņai atbildes atnāk, kamēr viņa guļ. Jo es jau jums par to lauku lasīšanu minēju. Sirsniņa mums visu laiku nomodā. Sirsniņa, ja mēs dzirdam to intuīciju, viņai klausam, tad viņa visu laiku. Bet tas augstākais es un zemapziņa ir vajadzīgs mainīts apziņas stāvoklis. Mainīts apziņas stāvoklis ir miers, meditācija, miegs, tāds drusku tāds trans, tāds, tad, kad prātā jums vairs nekas neskan. Tad, kad jums prātā radio ir izslēdzies, tad jūs esat jau bišķiņi izmainītā tādā. Tad, kad tas prāts klusē, tad, ka viņu var drusciņi apklusināt un sadzirdēt. Un kamēr līga guļ. Pirms gulētiešanas vajag uzstādīt konkrēti jautājumu, ko tu vari iegūt caur lēlīti vai ko tev viņa var dot, un no rīta pamosties ar atbildi. Jā. Tā man ir bijis arī manā pieredzē. Man ir arī ir lēlīte, ar kuru es gāju arī gulēt. Bet šeit jāatcerās, ka tās ir maģiskās lēlītes, kuras jau tad strādā jūsu labā. Un tad jāpajautā partnerim arī, vai viņš piekrīt, ka tur kāds zvēriņš vai kāda lēlīte arī čučēs blakus. Jo sapņos, tad viņa var aiziet pie viņa arī. Tā kā tur ir jāciena arī partnera lauks un partnera sapņu telpa. Un tās atbildes tiešām atnāk. Un šeit es jums tādas drusku idejas jums iespējams radīsies pašām sava metoda, un tā būs vislabākā, kā jūs varat nolasīt vēstījumu un sadzirdēt tās atbildes. Un reku, man ir tas punktiņš caur sapņiem. Uz nakti noliek blakus, bet vakarā tiešām ir jāpalūdz, lai viņa jums parāda, pastāsta, atsūta sapnīti. Vispār šis zilais pants arī, viņš arī kaut kur ar sapņiem, kaut kur ar nakti, kā mēnesis, pilnmēnesis, tagad superpilnmēnesis vispār būs. Vispār jau nemierīgi, jau bija pirmdienas nakts, un arī tagad, un rītdien būs superpilnmēnesis, mēnesis būs ļoti tuvu zemē, tātad pilnmēnesis iedarbība vēl dultā. Bet arī sapnīšus var noķert, jo mēnestiņš ir lielais sapņu labvēlis, lielais intuīcijas arī labvēlis un palīgs. Kā vēl jūs varat caurredzi? Tas, ko es teicu, ka es skatos. Tā, reku ņem šitas man vislabāk arī. Tā es skatos, tā viņš ir priecīgs vai bēdīgs, kā viņš te uz mani skatās. Un tā es paskatos uz viņu. Nē, tā es citreiz neko neredzu. Paskatieties no sāna. Viņš tā šķelmīgi smaida. No sāna paskatieties, no otras puses paskatieties, no aizmuguras paskatieties. Viņš ir dusmīgs, safainojas, ar mani nerunā? Nē, viņš grib runāt. Vai, ja uzdodat lēlītei kaut kādu jautājumu, ko tu par to domā? Man vajag to darīt vai nē? Man vajag piekrist vai nē? Kā man to svētku svinēt? Kaut kur braukt vai palikt mājās šogad, tajā jaunajā gadā? Un skatīties, vai priecīga vai bēdīga, iedvesmota vai norūpējusies. Citreiz, ja jūs kaut ko nepareizi darat, vai tad, kad es arī ļoti daudz darbus daru, tad man liekas, ka viņš tā skatās uz mani, domā, klausies, ir pat daudz. Nav labi. Tā kā ar redzi jūs varat nosīt, skatieties uz to seju, skatieties acīs, arī kārtīs. Citreiz es arī kursos saku, ka skatieties, ko vēsta seja. Kā tas jāpnieks uz jums skatās, kā tā sieviete tur uz jums skatās šodien. Caur dzirdi,
caur dzirdi. Nu, redziet, Sīrins, nu viņš ir pats maģisks putniņš, viņš tur dzied, nu es viņu klausos pie jūs. Visās dienas tikai ar telefonu runātu. Nu, bet jūs varat arī paklausīties. Un tas nebūs tā, ka pirmajā minūtē un pirmajā dienā, bet jūs varat paklausīties otrajā, trešajā dienā. Sagaidat kādu intuīcijai spēcīgu mēnesi dienu, 6. mēnesi dienu, 7. mēnesi dienu. Šodien ir 14. mēnesi diena. Tā ir vislabākā diena visā mēnesi ciklā, kad sākt jaunas lietas. Un šodien jūs sākat apbūt, kā darboties ar lelītēm. Un jūs varat klausīties, jūs varat sadzirdēt, nu tā kā liekas, ka jūs dzirdat, ka viņš kaut ko saka. Jā, nē. Var parādīties kaut kādas bildītas, aizvērt acis, lai jūs netraucē, piemēram, lai jūs, man citreiz tiešām dzirda labāk ieslēdzās tad, kad man ir acis ciet, aizvērt acis un klausieties. Un jūs tā varat sēdēt 10 minūtes, 20 minūtes, pusstundu, kamēr sadzirdat. Jūs varat izdzirdēt kaut kādu dziesmiņu, un tā dziesmiņa vai nu ir skumīga vai priecīga, un tad jūs varat saprast, jā, to darīt, vai nē, mierīgi mājās ieslēgt savu mīļo dziesmiņu un ieiet vannā un šos sestdien nekur nebraukt. Sajūtas jums var kaut kādas rasties, kaut kāda mīksta, tur pie tā saustiņas, tur noglāsta, jums pieglauža, saka, neņem to atskaiti, nevajag tev to gada pārskatu taisīt, nav to vērts atpūties. Atmiņas jums var parādīties kaut kādas, tā kā caur dzirdi un var aizvērt acis. Caur smaržu vēl viens labs veids, jo mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Ir taktili cilvēki, ir audiāļi, vizuāļi cilvēki. Ir tie, kam intuīcija strādā caur degunu. Ieiet telpā un saprot, jā, tur jau tai gaisā, tur kaut kāda dusma no tā priekšnieka ir. Es jau saužu nepatikšanas citreiz saku. Un jūs savu lelīti varat iesmaržināt, un ļoti daudz arī līgas lelītes, kad atverat kastīti, var gadīties, ka smaržo, jo citreiz viņas iesmaržina ar tādām dabīgajām mēļiņām. Dabīgām mēļiņām, apelsīnu, vaniļas, un tiešām arī tagad man te burvīgs smaržo istabā. Bet arī jūs, bet vienīgais, skatāties, jo tas viss, tā viss ir māksla, protams, tie visi ir ļoti arī tādi dabīgi audumi, varbūt ne uz tādiem pūkaņiem audumiņiem, varbūt kaut kur uz kādas maliņas, kaut kur, un arī vispār ēļiņas atstāja pleķus, tā izdomāju kaut ko, vai dziedūdenīšus, bet tad ar kaut kur, vai var būt kaut kāda viena viņam bantīte, kur jūs sasmaržinat un pieliekat klāt, lai vienkārši nesabojājas pat lelīt no tām smaržiņām. Un kā tur nolasīt to vēstījumu? Ja smaržo spēcīgi, piemēram, jūs sajūt to smaržu tā spēcīgi, izteiksmīgi, tad atbildi ir jā. Ja jūs nekādu smaržu nesajūt, to šodien liekas, kaut kā nav, kaut kā jau tā smarža ir aizgājusi, tad atbildi ir nē. Tā, akumulators izlādējis, tūlītās. Un, jā, caur sapņiem, un lai lelīti palīdz ieraudzīt caur kārtību runām akmeņiem. Tāpēc arī šovakar dažas maģiskās lelītes, es viņas saucu par kāršu lelītēm, jo man arī tā, kad es sāku darbu ar kārtīm, man ir svecē, galdautiņš, smaržiņa, kāda no manām lelītēm vienmēr līdzi, un ļoti daudz arī magi un burvji un tā tālāk izmantoja šīs lelītes kā savus palīgus, un tad viņa saka, šodien mēs liksim kārtis un palīdzi man ieraudzīt, nolasīt atbildes. Palīdzi man, viņa vienkārši ir līdzās un arī atver jūsu intuīciju, atver jūsu spēju sadzirdēt tās atbildes. Jo viņas ir, es teicu, lauks ir visu laiku, viņas turpat gaisā apkārt rintī mums vien ir. Mums tikai viņas jānoķer. Un tas mūsdienu vēstījums ir tajā, ka mēs to varam izdarīt pašas. Pašas mums nevajag astrologus, numerologus un zilnieces un gaišreģus un pareģus un kočus un vispārējo. Mēs varam lasīt lauku atbildes par savu dzīvi un par saviem tuvākiem cilvēkiem, par saviem ģimenes locekļiem, arī par saviem darba kolēģiem, jo viņi ir jūsu tuvākajā vidē, caur sevi. Un tas ir arī viss tāds pareizākais un drošākais veids. Kā pieteikties lelītēm? Te arī tad izlasiet, es tūlītās ieslēgšu elektrību. Tā. Tātad. Jāraksta vēstulīte ir uz e-pastu. Čatiņā labāk nē, jo čatiņš pazudīs. Čatiņš pēc tiešraides pazudīs. Labāk uz e-pastu. Ja jūs ieraugat kādu lelīti un viņa iekrīt jūsu sirsniņā,
tad rakstiet uzreiz. Un rītdien es atbildēšu, kā saka, ar skaidru galvu, rīt gudrāks par vakaru, un tad tālāk arī vienosimies par saņemšanu. Un tā secība būs pieteikšanās kārtībā. Kurš pirmais ir pieteicies, pie tā arī Lelīte dosies. Ja nu gadījumā ir vairāk pieteikumi, un tad es skatīšos vienkārši e-pastā pēc kārtas. Jā. Tad, nu, šovakara plāns. Tā, cik es mums nostāstīšu? Mazā meistarklase, nu nekas. Bet ceru, ka vismaz kāds punktīši no tā visiem noderēs. Šovakar tātad sāksim ar noslēpumainām meža iemītniekiem. Tur būs dažādi dzīvnieciņi, zvēriņi. Tālāk mums būs māsiņas raganiņas. Tad mums būs daudz tādi mistiski tēli, kuri arī ir ieradušies caur līgas rociņām pie mums. Nu, kaut kādām citām galaktikām, citām pasaulēm, neredzamajām pasaulēm, jo arī viss šīs senās steikas, pasakas un leģendas par rūķiem un salamandrām un milžiem un fejām un nārām, nu, kaut kur tam visam ir pagātnē, tas kaut kur viss kādreiz ir bijis vai citās pasaulēs, jo nevēl cilvēkiem ir ļoti daudz liecību par to. Tā kā, jā, tās būs tādas mistiskās lelītes pašās beigās, un vakara karaliene mums būs šovakar arī vienu ļoti, ļoti īpaša lelīte, un pašās beigās vēl īpašais pārsteigums un līgas roku darbs, ļoti skaists. Arī nekur vēl nav bijis Facebookā neviena bilde, ekoprinta kāršu maisiņi un kāršu galdautiņi. Tā, nu tad dosimies pie šī vakara interesantākās daļas, pie pašām lelītēm. Tā. Jā. Nu tad es pa vienai rādīšu, cik varēs pastāstīšu, bet man arī par lelītēm ļoti bieži jautā, vai viņas ir apvārdotas, vai viņās jau ir kaut kāds uzdevums ielikts. Pilnīgi nekāds. Pilnīgi kāds. Tikai vakar karalienei jau ir vārdiņš, protams. Varbūt arī kādai citai lelītei, bet tur jums jāmeklē, tad varbūt ir Instagramā. Bet viņās nav pilnīgi nekas. Tikai māksla un mīlestība pret visu skaisto un visādām dzīves radībām. Un sāksim ar noslēpumainā meža saimnieku, pašu galveno saimnieku, pavēlnieku. Meža pavēlnieks ir kas? Lācītis. Lācis ķepainieks ir lielais meža saimnieks, vislielākais meža zvērs. Šeit mums arī ir šāds te lācītis. Lācis vispār ir sens aizsardzības simbols, nevelti visā pasaulē, gan Eiropā, gan Amerikā. Maziem bērniem pirmā mantiņa, pirmā lelīte šūpulīti bija lācis, jo lācis ir ģimenes simbols, lācis ir aizsardzības simbols, mīlestības, rūpju simbols, un tad mums ir arī šāds te jauks Lāča kungs. Viņam ir arī ļoti interesanta tāda nozīmīta ar uzrakstu turists. Tā kā šis ir lācītis, kurš nebaidās arī no pārmaiņām, no piedzīvojumiem un tādām interesantām arī avantūrām. Varbūt doties arī uz kādu citu mežu kādreiz ciemos. Jā, nu un tā arī es par katru padrusciņai pastāstīšu, parādīšu, lai jūs arī redzat, cik viņas ir lielas, jo nevienmēr bildēs var saprast, cik viņas ir lielas vai maziņas. Katra lelīte būs arī savā tādā kastītē, tā kā jūs droši viņas varat izvēlēties arī kā dāvanas svētkos vai mūsu topošajiem novembra jubilāriem, kuriem tādas lietas noteikti patiks, jo kas mums tur ir skorpioni, un skorpioni pēc savas būtības un sūtības un dzīves misijas jau ir ļoti maģiski, intuitīvi un noslēpumaini cilvēki. Tā kā viņiem šādi pavadoņi un draugi tiešām ies pie sirds, un jo trakāk, jo labāk. Skorpioniem varat pagaidīt līdz pašām beigām, tur, kur būs tās mistiskās lelītes. Noslēpumu mežā atdzīvojas dažādas interesantas būtnes, un noslēpumu meža iemītnieks ir arī ķirbja kungs. Es viņu saucu par ķirbja kungu. Mani bērni šodien viņu arī redziet, viņš tāds liels mums ir. Arī viņu nosauc par ķirbja kungu. Man ļoti patīk, ka viņš kā lelīte, viņš ir ar tādu tā kā jau, viņš tā kā zizlis, tā kā tādu burvinoju, tā kā tāds draugs, kaut kas ļoti viņam ir interesants. Tā kā tas ir ķirbis kājām gaisā.
Bet redz, kā es viņu paņēmu šitā, Līga saka, ka ķirbis ir kājām gaisā, bet es viņu redzēju šitā, bet tā tad viņš ir šitā, jūs varat dažādi, tā tad izrādās ķirbiekūks ir arī šitāds. Nu, es viņu kaut kā šitā turēju uzreiz, bet to jūs varat izdomāt, kā viņš ar jums darbosies. Jā, un arī ļoti sasaucās ar gaidāmajiem svētkiem. Samhainu, kas ir ķeltu, seno ķeltu kultūras jaunais gads, nejaukt ar Helovīniem, kas nāk no Amerikas, bet 31. oktobrī būs arī Samhains, kas ir arī lieli pagānu ķeltu un raganu svētki, un tas būs tā ir tāda īpaša maģiska nakts, kad arī jūs varat iedzīvināt šo lelīti, un īstenībā ķirbis ir šo svētku simbols, un tā ir arī tāda īpaša diena šajā gadā, kad saplūst redzamā, neredzamā pasaule, kad dažādiem gariem ir durvis vaļā, lai iekļūtu mūsu pasaulē. Un tāpēc arī šo svētku atribūtika un dekorācijas vienmēr ir tādas diezgan baisas un spocīgas, lai atbaidītu arī tos ļaunos garus, kas pie mums ierodās. Protams, pie mums ierodās arī senči un mūsu senās dvēseles radniecīgās, bet arī visas šīs te baisās lietas un dekorācijas ir tāpēc, lai gari netiktu jūsu mājās, un tie, kas ir arī pret Helovīniem un šiem te visu šo te komercializāciju, kas ir pasaulē, bet šajā dienā noteikti kādu pociņu vai kaut ko, vai kādu ķirbīti ar lampiņu, ar svecīti iekšā pagatavojot. Jo tā ir tāda maģiska diena, un tad, kad es uz ķirbīti skatījos, es domāju, tie ir viņa svētki. Viņa svētki tūlīt vēl būs. Tā. Kas mums vēl dzīvo noslēpumainajā mežā? Mandragoras mums tur dzīvo. Redz, kāds smuks mandragoriņš mums ir. Ļoti es abrīnoju vispār tehnikas, daudzās tehnikas, ar kādām Līga strādā, kā viņa no auduma panāk šādus dažādus efektus. Tātad mandragoriņš viņš mums ir, zemes tāds spēks un gars, un vispār vajadzētu arī tad, kad arī jūs dzirdat šādus te atslēgas vārdus, Samhains, kas tas tāds, un palasiet, par mandragorām palasiet. Jā, un vēl viņam brālītis, mazais brālītis viņam arī ir. Mazais brālītis, kur mandragorītis ir, viņam ir arī saknes, visas saknes viņam ir līdzi. Viņš tāds drusciņi mazāks, bet arī tāds interesants draugs var kļūt. Jā, tā. Dosimies tālāk, kas mums vēl dzīvo mūsu brīnumainajā mežā. Šāda interesanta lelīte. Viņa ir gara, arī ar saknēm un kaiņām. Līga viņu sauc par zilo cerību staru. Zilo cerību staru. Pilnīgi, es saku, man gribas visām lelītēm, viņas tur sabīļot un sakārtot un parunāties ar viņām. Jā, nekāda jauka draudzene. Interesanti, jā, viņu var arī, laikam, jāreku, viņu var arī kaut kur pakarināt, lai viņa kustās, jo visas kustīgās lietas kustina telpā enerģiju. Tātad viņa var būt arī kaut kur gaisa kustinātāja, un nevelti arī ziemas saulgriežos mums bija gaisa un enerģijas kustinātāja, seniem latviešiem puzurus veidoja un karināja istabas vidū, un viņš griežoties arī tīrīja telpu un enerģiju, un es domāju, jā, ka viņai vajadzētu kaut kur kustēties. Protams, viņa var arī sēdēt uz kāda plauktiņa ļoti smuka ar savām kaiņām, bet jā, redz kāds zilais cerības stars. Viņa mums saucās. Tāda ļoti gaisīga būtne. Tā, vēl mums šajā mežā dzīvo šāds iemītnieks, šāds jauks iemītnieks. Mums arī jāpievērš, cik es varēšu uzmanīt dažādām detaļām. Viņam mums ir arī akmeņu rotājums, un viņš arī ir no tiem, kurš dikti tāds, gan tāds pūkains, un viņu var arī apsēdināt. Un dikti arī smaržīgs. Smaržīgs viņš mums ir. Arī šāds meža iemītnieks. Tā. Vēl mums katrā mežā, protams, dzīvo arī putniņi. Un šeit ir tāda jauka putnu dāmīte.
ļoti galanta, noslēpumaina, bet es domāju, ka viņi jums pačukstēs visas jūsu atbildes. Jā, tāda skaista dāma mums ir ar kleitiņu. Tā, jā, viņa tā noslēpusies aiz tās cepures. Bet visu vēro, visu zina. Putni ir debesu vēstneši. Tie ir, kādreiz viņus sauc par dievu ziņnešiem, kas nonesa labās vēstis cilvēkiem, jo viņiem ir iespēja lidot, viņiem ir iespēja būt tur tuvāk dieviem, atnest mums svarīgas ziņas, un putiņš noteikti var pačivināt arī jums atbildes. Tā, mums vēl mežā dzīvo jauki divi putniņi. Tā, man jādomā, kā lai es jums parādu. Tā, te ir divi jaukumiņi, divi mīlas putniņi, kā teiktu. Es teiktu, ka tā ir ļoti skaista dāvana kāzās vai kāzu jubilejā. Tad redz, ka viņi tā laiski sēž, un te ir pat veseli divi draugi. Un te var arī viņus smuki pēc tam kaut kur. Arī, jā, lai viņi kustās, kā viņi pilnīgi visu laiku kaut kur griežās un kaut kur. Te ir arī tādi divi putiņi, vispār, kam ir svarīgi attiecību jautājumi, sievišķās un vīrišķās enerģijas un mīlestība. Un kādas te krelles mums ir dāmai, sakārtosim. Jā, tā kā šī ir arī ļoti skaista dāvana, ideja dāvanai. Sev vai kādam savam mīļajam. Tā, kas mums vēl dzīvo brīnumainajā mežā? Tā, te mums ir vēl viens putiņš, bet tā kā tas ir noslēpumainais mežs, tad tur tie putiņi ir ļoti dažādi. Šis arī ir tāds viens interesants putniņš, kurš arī jums var daudz ko pačukstēt un pavēstīt. Jā, un pačivināt jūsu atbildes. Tāds saģērbies, man patīk ar visādām šallītēm. Ļoti, Līgas darbos ir ļoti liela tāda bagātība, detalizācija ar visu kaut ko interesantu un var pētīt un pētīt. Jā, tā kā tāds putiņš mums arī dzīvo. Joks, troks. Es saku, man pilnīgi gribas runāties. Es jau ar viņām esmu pieradusi dzīvoties. Tā. Un no putniņiem. Te, jā, tātad lelītes arī šādās dāvanu kastēs. Tātad jūs droši varat to pasniegt kā dāvanu. Tā, dažus es izņēmu, dažus nē. Šis putniņš būs tāds lielāks. Tā. Kas par mežģīnēm? Jā. Redz, kur ļoti tāds arī skaists ar žabo. Ļoti skaists tāds arī aksesuārs no seniem modas laikiem un visiem Francijas kalniem. Ar tādu tā kā interesantu saktiņu. Tāds modes putniņš un ar zābaciņiem tādiem pavisam sapucējies un jā, tāds galants putniņš, tā kā, jā, šis arī var kļūt par jūsu draugu. Jā, tā kā liksim iekšā un dosimies. Arī lelītēm dažām nav šādi zvārgulīši, vispār šie te visi zvārgulīši un visi tie, kas taisa skaņas, arī atbaida sliktos garus, sargāt. Arī māsiņām raganiņām pie cepurītēm ir šādi zvārgulīši. Un mežā dzīvo dažādi meža gari. Un man viņus patīk saukt par meža gariem. Un ja viņi kaut kā izskatītos, tad es nešaubos, ka tieši šādi. Un viens tāds meža gariņš arī ir pie mums. Arī šovakar atnācis. Toks liels un jau skan. Arī zvārgulītis. Viņam ir, redz, kāds meža gariņš. Tā, es ceru, ka jūs varat pamanīt. Lai viņš jūs nosveicina, lai viņš ar jums jau ar kādu parunājās.
grib doties pie jums. Jā, viņam arī ir zābaciņi. Redziet, noslēpumainajā mežā nebaidās dubļus brist un lapas netraucē, lai izskatītos gaumīgi un smuki arī šoruden pēc visām jaunākajām modes tendencēm. Tā kā šāds arī tāds meža iemītnieks mums ir. Tā, un vēl mums ir 3 meža iemītnieki, un tad mēs dosimies pie māsiņām raganiņām. Tad mēs dosimies pie māsiņām raganiņām. Tā. Tad mums ir vēl viens meža gails. Tāds jau var pavisam siltu ziemas kažociņu. Tā pavisam siltu ziemas kažociņu. Oi, kāds smuks. Redz, kāds mūsu smukls. Smuks arī. Interesants gariņš. Jūs arī varat iztūkot dažādos simbolus, dažādos rakstus, ko jūs redzat. Šeit mums ir arī sirsniņu zvaigzņi. Šeit ir arī auga nospiedums. Auga nospiedums, tātad viņš varētu būt ar augiem saistīts, un jums var pastāstīt, kādu tēju šovakar sapnīšiem vai miedziņam iedzert. Jā, tātad viņš varētu būt augu zinātājs. Un līgai arī šie te audumiņi ir tādi speciālie, piemēram, lācīšiem ir speciālie saucamie tedī audumiņi, kurus viņa pasūta no ārzemēm. Ļoti daudz audumiņus viņa krāso pati dabīgā veidā, tāpēc nav tādu spilgtu krāsu, jo dabā jau mums arī nav nekādas neona rozā un neona zaļš. Un jā, arī šiem te audumiem var pievērst uzmanību, kurš jūs uzrunā. Nu, šis ir baigais palīgs. Šis ir baigais palīgs. Tā, labi, dodas uz mājiņu, un kas mums vēl dzīvo mežā? Un, jā, tā kā lācis dodas uz kaimiņu mežu, tad no kaimiņu meža pie viņiem ir atnākuši arī kaimiņu meža iemītnieki, un tur dzīvo šādi te draudziņi. Šādi te draudziņi. Un jūs tur varat izdomāt, ar ko jums asociējas, ko jums viņi stāsta. Šim te jaukumiņam aizmugurē rakstīts laime. Viņš atgādina par to, ka mūsu galvenais dzīves uzdevums ir būt laimīgām un priecīgām un darīt to, kas mums sagādā prieku. Viņam ir karsts sirds, viņš seko savai sirdsbalsī, seko savai intuīcijai. Tāpēc ir laimīgs vai laimīgā, nezinu. Jā, laimīga. Un te mums ir arī tāds draugs. Jā, no dažādām arī uzreiz nāk prātā Santa Muerte taro kārtis vai Santa Muerte Lenormand kārtis, ja jums ir šie komplektiņi. Nu, es domāju, viņš būs priecīgs ar viņām parunāties. Tāds arī ar ziediem, arī ar sirsniņu, intuīciju. Viņš zina, ko viņš dara, uz kurieni viņš iet, uz kurieni dodas. Tā, nu lūk, un tad mēs esam visus aplūkojuši no noslēpumainā meža iemītniekiem un dosimies, jā, pie māsiņām raganiņām. Pie māsiņām raganiņām. Tā, mums būs 3 māsiņas no vienas ģimenes, arī, redziet, cik skaistas kastītes. Uzreiz ir gatava dāvana. Tā, un te ir mums, jā, 3 māsiņas raganiņas. Viņas būs kā jau māsiņas, drusciņ līdzīgas un drusciņ atšķirīgas. Un es jums pievērsīšu uzmanību tām detaļām, kas atšķirās. Šīm lēlītēm unikāli ir arī tas, ka viņu sēņas un tās actiņas caururbjošās skorpioniem arī ļoti bieži saka, ka viņi tā kā skatās iekšā dvēselē, ka viņi redz, viņiem ir caururbjošs skatiens. Un viņu arī galvas ir ģipša atlējums no senām porcelāna lelītēm. Senām porcelāna lelītēm, no kuras Līga iegādājās no arī lelīšu kolekcionāriem, jo pasaulē ir ļoti daudz talantīgu leļu meistaru, un pasaulē ir ļoti daudz kaislīgu leļu kolekcionāru, un arī šīs tātad ceļas ir tādas autentiskas atlējums no tādas citas lēlītes, nu pat, kas varēja būt rotaļlieta vai draugs kādam bērnam citā gadsimtā pat. Jā,
Un šai māsiņai Raganiņai ir atslēgas, redz, ko vesels 3, tātad viņai ir atslēgas uz visām dzīves situācijām, parādīs, kā atslēgt durvis, kā atrast risinājumus daudzām lietām. Viņai ir arī dzintariņš. Dzintars ir saules akmens, un tagad ziemā, kad saulīts mums ir mazāk, viņš dod mums šo silto saules enerģiju, un viņai ir arī 4-lapa āboliņš. 4-lapa āboliņš nes veiksmi, 4-lapa āboliņš simbolizē arī tā kā krustu. Tas ir sens aizsardzības simbols pret visiem ļauniem spēkiem un ļauniem gariem un nepareizām atbildēm. Jā, un viņai arī sirsniņa uz vaidziņa ir. Rekur, un tāda cepurīte ar zvārgulīti arī, un mati, kā jau uguns sarkani, kas arī bija redzošu, zinošu un spēcīgu sieviešu zīme, agrākos laikos tika uzskatīta. Tā mums ir māsiņa Raganiņa. Ja jūs rakstiet e-pastā, tad sauciet viņu par atslēdziņu. Māsiņa Raganiņa atslēdziņas. Tā, lai es varu atšķirt, kuru jūs domājat. Tā, dosimies tālāk. Otra māsiņa Raganiņa, redz, viņai te ir vispār grāmata ar visādām tinktūrām un zālītēm un eliksīriem. Veselības, jā, viņa burās un viņa tur kaut ko vāra. Savā katliņā, kurš viņai vienmēr līdzi, viņa aizies mežā un atradīs visas spēku un burvju zālītes, jebkurā brīdī. Pagatavos jums veselībai kaut ko. Viņai ir arī zīme tāda, simbols, zemes stihija, ja nekļūdos. Vai arī Līga var uzrakstīt, kāda doma bija, vai citreiz arī viņa nezina, kāpēc, kas ir jādara. Lelīte saka, ko viņām vajag, kā viņam jāizskatās. Šai māsiņai arī ir tāda rozā matu šķipsna. Ja kādai no jums ir rozā matu šķipsna, kā atpazīt savu lelīti, reizēm tas nav izskaidrojams. Reizēm nostrādā kaut kāda viena lieta, kaut kāda pilnīgi neizskaidrojama. Tā kā šī būs māsiņa Raganiņa ar katliņu. Jūs rakstiet e-pastā māsiņa Raganiņa ar katliņu. Tāda viņa mums ir. Zinoša, redzoša un tāda praktiskā darītāja, tāda saimniece, dziru gatavotāja. Jā, un tad mums vēl ir trešā māsiņa. Skatīsimies, kas ir viņas talants. Un te mēs jau redzam ļoti senas zīmes. Viņai arī ir dzintariņš, ja nemaldos, tad tumšais purva dzintariņš tāds. Un viņai ir uz pierītes īpaša zīme, redzat, sena, vēl no ķeltu kultūras laikiem. Vispār šī zīme datējama pat ar 7. gadsimtu. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, bet šī zīme cilvēki viņu izmanto jau 7. gadsimtā, un viņu sauc par trikvertas zīmi. Bieži esat redzējuši gan amuletos, gan kuloniņos, pagatādi, ko gaisma labāk rādās. Un tā ir tāda trīssavienības zīme. Un kas tā ir par svēto trīssavienību? Tā ir arī mūsu cilvēku būtība – prāts, ķermenis un dvēsele. Ja mūsu dzīvē prāts, ķermenis un dvēsele ir līdzsvarā, tad mēs esam laimīgas, tad mēs esam veselas. Un jā, tā kā viņa jums atgādinās par to, neaizmirst par savu ķermeni, lai viņš kustās, lai viņš ir veselīgs, vitāls. Arī par to, ko grib jūsu dvēseli, un arī, lai prāts ir mierīgs. Jā. Tā kā šī mums būs māsiņa Raganiņa, varat rakstīt ar trīsvienības zīmi. Vispār, jā, šis senais simbols, tādu arī, redziet, viņš ir savienots, viņš visu laiku ir tādā kustībā. Viņš simbolizē vispār tādu nepārraujamo dzīves ritējumu, tādu mūžību, simbolizē vienotību, veselumu, un šī lelīte jums palīdzēs vienmēr būt tādā veselumā un līdzsvarā ar šīm 3 daļām. Un tas patiesi nav viegli, jo tad, kad mēs kaut ko mācamies, tad mēs aizmirstam, ka vajadzēja piecelties,
ka vajadzēja arī ūdeni iedzert. Un tad, kad mēs ļoti daudz sportojam, tad arī īstenībā to līdzsvaru turēt nav nemaz tik viegli. Ja pie tā ļoti piedomā, tad saprot, ka jā, tas par to ir jāatcerās. Tā, un dodamies vēl pie divām māsiņām. Es jums rādīšu viņus uzreiz kopā. Šeit arī jau Dzindzina viņa jau sveicina. Arī māsiņa Raganiņa. Šīs būs drusciņi savādākas vaigā. Man vienmēr fascinē, kā Līgai izdodas panākt to, ka viņu tas acu skatiens ir pilnīgi kā dzīves. Nu, tā kā tu kā uz viņām skaties un viņi skatās uz tevi. Un tur var parunāties, un viņai ir tāds kapucītis ar austiņām, un viņu var arī novilkt. Un tad, kad jūs darbojaties ar kārtību, vai tad, kad jūs gribat ar viņu parunāties, tad saka, nu ko, pastrādāsim šovakar kopā, un tad viņi var uzvilkt savu buri cepurīti. Tā, es te tagad turu, bet jūs jau varēsiet pēc tam uzlikt. Un tad jūs darbojaties ar kārtīm, ar rūnām, ar akmeņiem, un tā tālāk, un tad, kad darbu beidzat, tad Lelīte arī zina, šodien mēs varam atpūsties tagad, un tagad es varu arī nodoties savām lietām un uzvilkt atpakaļ. Tā kā visādas nianses, detaļas jūs varat izmantot tā, kā jūs ar viņu darbojaties. Tas var būt vispār pilnīgi dīvains lietas, bet galvenais noteikums ir, ka vienmēr pieturaties pie tā, lai tas kļūst par tādu tā kā rituālu, ka jūs vienmēr tieši tā arī darat. Tā, un mums ir vēl viena māsiņa, arī līdzīga pēc vaiga. Jā, rekur te vēl viena arī māsiņa Raganiņa. Un viņai arī laikam var noņemt, jā, laikam var arī, bet nē, viņai ir laikam ikdienā visu laiku. Tā viņa cepurīte un austiņas un nekā. Viņai garas austiņas, viņa visu dzird, tās ir viņas antenas. Saka, ka mūsu sieviešu antenas, vispār cilvēku antenas ir mati. Un arī austrumos, ja redzat, tiem guru un jogiem un visādiem skolotājiem, vīriešiem, tādiem garīgiem, nereti ir gari mati, jo tas ir mūsu antenas, tas ir mūsu turpinājums, tas ir tas, ar ko mēs uztveram informāciju. Nu, viņai vēl informācija palīdz sadzirdēt tādas austiņas. Jā, nu re, tātad. Esam aplūkojuši visas māsiņas Raganiņas un dosimies pie jau mistiskajām lelītēm, mistiskajām maģiskajām lelītēm, kuras jums palīdzēs darbā ar kārtīm, palīdzēs darbā ar augiem, ja jūs ejat arī kādas šamaniskās prakses, tad varbūt par jūsu draugu var kļūt šis te lācītis. Es, kad viņu ieraudzīju, uzreiz teicu, ka tas ir lācītis šamans. Fantastiski, jo gan audums, gan viņam ir ļoti daudz arī viņa darba atribūtikas, viņa darba instrumentu. Viņam ir līdzi arī atslēdziņa, lai viņš var atslēgt visas durvis. Un šeit ir arī kāda skaista sirsniņas formā mums ir atslēdziņa. Šeit viņam ir arī vēstījums izdzīvo savu sapni. Sapņi nav ko sapņot, sapņi ir jāpārvērš dzīvē. Viņam līdzi ir arī selenīta akmens, kas attīra telpu, kas ir arī tāds intuīcijas simbols, jo to agrāk sauc arī par tādu kā stiklu, caur kuru varēja visu skaidri arī redzēt. Viņam ir līdzi arī augu un zālīšu, arī savs tāda burciņa. Un viņam arī ir tāds apmetnis, kapucītis, bet tad, kad viņš dodas ar jums kopā darbā, un tad, kad viņš dodas lasīt to lauku, tad viņš arī var uzvilkt savu burvju cepurīti, darba cepurīti, un tad kopā ar jums darboties. Vispār tajās cepurēs arī ir kaut kas īpašs, jo gan šāmaņi lietoja dažādas galvas segas, gan pat vispār tādus, kas aizklāja viņu seju, lai gari viņu neatpazīst, lai gari viņu neatrod pēc tam. Arī Raganām bija tās viņa cepures, un kāpēc tās cepures bija tādas spicas, tad, kad arī mēs rotāsimies šajā Samhaina vakarā,
Tad arī es lasīju, ka tas spicums arī ir kā antena, tā antena, tā kā tornis, pagarina to galvu uz augšu, lai var nolasīt tās atbildes. Tāpēc tām ragadām arī tās cepures bija ar tādu spicīti. Jā, tāpēc arī viņam ir arī darba cepura vienmēr līdzi. Jā, nu, noteikti, ja es kaut ko nepamanu, tad jūs to pamanīsiet, jo detaļu visādu akmentiņu un viskaut kā ir ļoti daudz. Tas jums pašām jāierauga un pašām jāpiešķir tam arī nozīme. Tā, un vēl no mistiskajiem draugiem, redz kā lācīts. Lācis vispār ļoti spēcīgs simbols, pats par sevi lācis. Tas ir spēka simbols, tas ir realizācijas simbols, tas ir bagātības simbols, tas ir aizsardzības simbols. Tā kā ar šādu pavadoni jūs varat doties jebkurā savā maģiskajā ceļojumā. Un te mums ir vēl viens lācītis, kurš arī tāds tā kā lācītis, kurš arī tāds maģisks, sapucējies darbam, arī tāds paliels, viņam arī ir atslēdziņa, un atslēdziņa mums te ir ar tādu tā kā galvas kausu, miroņu galviņu, varbūt tā ir atslēdziņa uz garu pasauli, uz neredzamo pasauli, varbūt saziņai ar saviem senčiem, ar savu dzimtu, ar savām iepriekšējām dzīvēm, jo atceraties, es jums stāstīju, ka arī zemapziņā mēs varam uzreiz, tā es gribu zināt, kas man tur tai zemapziņā glabājās, kurā šīs dzīves zemapziņā, jūsu bērnībā, tajā, ko jūs šobrīd sev aizliedzat, bloķējat, ko prāts neļauj ikdienā sajust, vai arī jūs varat doties ar šādu pavadoni arī uz dzimtu, uz senčiem šī iemiesojuma, vai arī kaut kur tālāk iepriekšējās dzīvēs paceļot. Jā, tā kā visām šīm te detaļām var pievērst uzmanību un piešķirt nozīmi. Un to nozīmi jūs piešķirt pašas. Tas arī visvairāk, vislabāk darbosies. Es jums tikai tā ieskicēju, ko es tur pamanu. Bet tas nav tā akmenī, tā teikt, kalts. Tā, un no mistiskajām lēlītēm. Šis draugs man šodien visu dienu ar mani runājās. Viņš visu laiku mani sauc. Un te tāds sikspārnīts, koks labs ir. Vai dāva, nezinu. Vai meitenīte, vai puisītis. Nu, viņam ļoti patīk arī lidināties apkārt, un tad, kad jau tāds tumšāks vakars paliek, tad viņš parāda visus savus krāšņos spārniņus. Un arī, cik skaists krāsojums šeit ir, katrs punktiņš, katra svītriņa. Tad, kad es ieraugu līdz lēlītes, es vienkārši kādu brīdi vienkārši sēžu un apbrīdoju. Visi izšūmi, visi mazie ziediņi, visas smalkās lapiņas, seiņas un austiņas un kājiņas. Viņam kādas interesantas, tā kā ar tādu zeķi, tā kā ar tādu zābaciņu. Jā, šis draugs viņš šodien ļoti rudīgs ir. Viņš pilnīgi jau kaut kur, viņš tā kā gaida jau nakti un arī grasās kaut kur līdzināties. Es gribēju teikt, ka es gribētu viņu pakrināt, lai viņš kustās, lai viņš kustina to enerģiju, un Līga raksta, ka sikspārni var aizāķēt kaut kur ar kājām gaisā. Nu jā, nu es viņu kaut kur uzlikt, redz, kur viņš jau, nu tāpēc jau viņš te gribēja lidināties. Tad viņu jūs varat aizāķēt kaut kur. Vai nu kaut kur pie lampas kādu pagarinājumu izveidot un tā tālāk. Nu, es jau zinu, ko par to teiktu mans vīrs un bērni, bet ziniet, vēl viens tāds praktisks ieteikums. Ja tā ir jūsu maģiskā lelīte, tad, vēlams viņu, ja jūs kaut kur viesistabā atnāks, viesi skatīsies, visi gribēs apbrīnot, bet, vēlams, lai bērni neņem nespēlējās, lai kaut kāda arī kaķi tur viņus, un arī citi cilvēki neņem rokās, jo tas tomēr ir jūsu īpašais draugs, jūsu instruments, un ja tā ir jūsu maģiskā lelīte, tad noteikti bērniem nedot ar viņu spēlēties, arī ciemiņiem un viesiem visiem, kad nāk, tad noķet nos. Man vispār mājās ir tā, ka tad, kad nāk ciemiņi, tad man vispār puse plauktu pazūd. Nu, bet tagad, lai man nav tik bieži jākārto, tad man ir speciāla istaba un speciāls kaps, kam ir liels smags durvis ciet. Tā kā visiem šiem te maģiskajiem rīkiem, viņi ir jūsu un jūsu turpinājums, jūsu actiņas, jūsu austiņas, jūsu rociņas. Un jā.
Bet, nu, skaisti. Man viņš kaut kā viņš ļoti šodien runājās. Jā, nu, un cerēs man ir tā, ka es lieku atkal atpakaļ Lelīt kastē, un tad man liekas, ka viņas pilnīgi spiedz. Es negribu. Viņš noteikti saka, es negribu kastītē. Tā, labi, tad ej kastē. Lai viņš pat bišķi pasēž blakus te pie maniem draugiem. Un viņš reku, viņš ļoti smuki sēž vispār. Viņš tā arī ļoti labi stabili arī sēž. Tā, nu re, apbūra mani. Tā, dodamies tālāk. Dodamies tālāk. Vēl mums ir viens lidojošs gariņš. Lidojošs gariņš arī šāds. Tātad šāds te balts, skaists, sarkans. Varat saskatīt, ko jūs viņā redzat. Redzi, viņam ir īpašas zīmes. Arī šāds te ar spārniņiem. Var sēdēt un jums palīdzēt, ja jums arī patīk visas gaišās krāsas. Kāds te varbūt kādu no jums te saskatīs arī eņģelīti. Var saskatīt arī eņģelīti, un tad jautājums, kāpēc viņš te tāds sarkans. Bet patiesībā tie cilvēki, kas strādā ar eņģeļiem un šīm te enerģijām, ļoti bieži saka, ka tur nav nekādas pūkainas spaldiņas, tur pa gaisu nelidos un tā tālāk, ka eņģeļa enerģija ir ugunīga enerģija. Eņģeļi ir gars uguns, tas uguns kosmos, kas atrodas tur augšā, un ļoti daudz ir liecību, senu pierakstu arī par to, ka eņģeļi ir redzēti kā liesmojošas bumbas, ir pat tāds atsevišķs eņģeļu veids, tā kā tad, kad es ieraudzīju to sarkano krāsu, es uzreiz sapratu, par ko tas ir. Par ko tas ir. Vai Līga to tā ir domājusi, nezinu, bet, ja runā par eņģeļiem, tad tam ir vieta būt. Sarkans, liesmojošs, uguns, spēcīgs. Uguns gars, vispār gars un uguns stihija arī ir tātad sarkanā krāsa. Jā. Un viņam arī selenīts sargās māju, sargās jūsu darba galdu, sargās jūsu maģisko skapi, kāršu skapi, jūsu akmeņu skapi. Ļoti tāds pilnīgi cits raksturs. Sikspārnis tāds bezbeidīgs un jautrs, viņš jau tā pavelk uz tādām draiskulībām, tad šeit tāds miers absolūts. Pilnīgi gribas apsēsties un tā mierīgi paklausīties. Ko tad tā mana sirsniņa stāsta, jo te viņam arī ir tāda zīmīte, radīts ar mīlestību no sirds. Te viņam arī sirsniņa kreisajā pusē. Līga mums raksta, ka eņģelis tapa tad, kad mēs par eņģeļu zīmogiem runājām. Vispār es ļoti daudz arī pētu no senās arī kabalas zinātnes un no citām par eņģeļiem, par eņģeļu 9 kārtām, par viņu enerģijām, par viņu uzdevumiem, funkcijām un tā tālāk, un tad viņiem arī ir speciāli viņu simboli un zīmogi, un tad, jā, bija tāds brīdis, kad es ar to ļoti aizrāvus un pētīju, tad viņš arī tapa, jā. Nu, redz, un viņš tā ļoti stabili sēž, tā, lai es varu parādīt, un tad viņam arī tie spādiņi ir tādi. Viņš tā kā tiešām sargā un pilnīgi sauc uz tādu mieru un meditāciju. Tā. Labi, dodamies atkal tālāk. Mums ir vēl palikušas 2 mistiskās lelītes, un tad mēs dosimies pie vakara galvenās karalienes lelītes. Tā, un te mums ir ļoti interesanta dāma. Ļoti interesanta dāma, kas man atgādina arī kaut kādu feju, garu, un kādu skaistuli. Ar skaistu arī tādu mežģīņu plīvuru, ar kroni. Redziet, mani te vispār nevajag. Ja lelītes varētu kustēties, viņas pašas varētu. Es arī šodien tā domāju, ko es vakarā stāstīšu, ja vien viņas varētu runāt. Bet viņas runā, tikai mums vajag viņas dzirdēt. Un, jā, tādu kronīti ļoti skaistu. Actiņas viņai ir aizvērtas, tātad viņa uz pasaules skatās ar iekšējo redzi. Varbūt ar to 3. actiņu, kas viņai te ir tāds spēcīgs simbols. Arī, jā, nu, rotiņa viņai ir tādas arī ar tādām sarkanām pērlītēm un tos pūkoņus puncītis un pūkoņus veideņš. Vēl, piemēram, ko es pie tiem veidiem, kā parunāties ar lelīti, uz viņu paskatīties, viņu paklausīties, arī pieskarties. Tie, kas ir tie taktilie cilvēki, vienkārši paņemt rokās.
pieskarties, viņu samīļot, sakārtot tur to viņai to plašīt, tas šitā, tas šodien karsti, rītā atkal būs saule, dienvidu vējš, karsti viņai būs, tad mēs no rīta viņai noņemam. Pajautājam, kā jūties, vai tev nav karsti? Jā, un tad jūs arī atcerēsieties, nevajag šodien to biezo jaku, man būs karsti visu dienu, paņemšu plāno. Un, jā, un jūs varat viņu paglāstīt, noglāstīt vaidziņu, kad jūs ejat uz darbu. Es tā ļoti bieži daru ar viņām, piemēram, arī kādas jūs varat papildināt viņas ar vēl kādu uztapiniet viņai kādu šālīti, ja liekas, ka viņai ir augstu. Varbūt viņa teiks, tā man te kakls pliks ir vispār. Aiztaisam ciet. Varbūt jūs varat kādu šālīti uztaisīt akmeņu, kādu rotiņu, pašas vēl viņām kaut ko varbūt gribas pievienot. Man, piemēram, ļoti interesanti šim te arī, jā, mēnesis, man, piemēram, es arī pasūtīju tādu mēnesi, 3 mēnesi dievietes arī tādu gredzenu, bet redziet, kāda viņam rociņa, un man viņš pilnībā nederēja. Nu, tad es domāju, nu, kad meita izaugs. Nu, kamēr meita izaugs, tikmēr viņš viņu velk. Un tā viņš ar viņu tur dzīvo, redziet, viņam tāds gredzētīčs un arī tāds, un, nu, tā arī notiekās. Un vienreiz es arī viņu noņēmu, tad, kad man bija sudraba tīrīšanas diena, ar zobu pastu un zobu birsti. Vecā labā metode, tad es noņēmu, un tad man likās tā, kur man viņš bija, un man pilnīgi likās, ka viņš saka, uzliec atpakaļ, kur mans gredzens? Tad es viņam aiznesu atpakaļ. Tā, jā, nu re, tā jūs varat arī ar viņām darboties, un tā iedzīvināšana, pat ja jums sākumā liekas, ka viņas jums tur nerunā vai nesaka neko, viņas jau ir jūsu laukā, viņas ar jums darbojās, viņas jums sūta ziņas, viņas jūs sargā, un, lai viņas tiešām sāktu ar jums runāt, arī stāstīju jums šodien sākumā, jums ar viņām ir jādarbojās. Katru dienu noglāstiet pleciņu, noglāstiet vaidziņu, sadraudzējieties, iedzīvināt viņas, jo tas ir tāpat kā iedzīvināt jebkuru priekšmetu. Piemēram, māksliniekam ir iedzīvināta ģitāra, kāds cits, kurš netik labi spēlē, paņem rokās un nospēlē tā, kad, vai, piemēram, jums ir iedzīvināta jūsu mašīna. Nu, tā kā jūs iesēžaties tagad rudenī, tad, kad jūs iesēžaties, viņa pielaižās un aizbrauc. Paņem visu viņu no rīta un viņa klusē. Tā ir jūsu mašīna, jūs ar viņu sarunājat, lūdzu, vēl šodien, tālāk būs skolēni brīvlaiks, vairāk nekur nebrauksim. Tā ir tā iedzīvināšana. Lietas, priekšmeti, visi šie maģiskie priekšmeti, skaņas, instrumenti, tās pašas kārtas, viss. Tā iedzīvināšana notiek tajā brīdī, kad jums ar šo lietu ir kontakts. Un ja jūs noliksiet lelīt plauktiņā un vispār vairs viņu nekad neskatīsieties, nu tā kontakta nebūs. Un īpaši kaktaliem cilvēkiem, ja jūs viņu mīļosiet un piekārtosiet, tad tas kontakts izveidosies, un tā lēlīte sāks ar jums runāties, vai arī jūs sāksiet ar viņu runāties. Jūs jau varat domāt, tā, kas mums šitā padraudzēt? Kāpēc viņa man miedra aci? Ko viņa man tur grib pateikt? Tā, kā vispār viņu sauc? Es nezinu, kā viņu sauc. Varbūt jums atnāks tikai pirmais burtiņš, varbūt tikai viens burtiņš, varbūt jums pa burtiņiem atnāks. Pēkšņi jūs kaut kādā reklāmas plakātā ieraudzīsiet vēl kaut kādu burtiņu, vēl kaut ko. Un, jā, tā kā arī tādā veidā jums tas vārdiņš var atnākt. Nu, redz, cik skaista viņai kleita. Es te abrīnoju no aizmugures. Kamēr jūs skaties priekšpus, es te teicu, cik smuka ir aizmugure. Un cik kupla kleitiņa viņai ir. Viņai arī te ir tāds viņas bizīte gudrā. Bizes vispār arī ir tāds veids, kā sakopot savu enerģiju, kā sakopot. Neļaut viņai tad, kad jums vajag Līga raksta, ka šo dāmu sauc Jasmīna. Jā, šī jautrā dāma, Jasmīna, ar jums var runāties. Tad, jā, tā, kur man bija tā doma, atgriežamies atpakaļ. Labi, pazaudēju domu. Tā, nu jā, un jā, bīzes par tiem matiem. Tad, kad jūs darbojaties ar kārtīm, vai, piemēram, kad es vadu kursus, visas manas kursantes teiks, ka es nekad neesmu ar matiem astē, jo tās ir mūsu antenas, viņām ir jābūt izlaistām. Arī tad, kad es atceros, kad es laidu bērniņus pasaulē, tad, nu, protams, viss nosvīst, viss pielikt, mati pielipuši, un vecmāte teica, viss tagad ņem to gumiju nost, matus vaļā, mutu vaļā, un lai to bērniņu pasaulē. Un tad, kad jūs esat cilvēkos, jūs esat darbā, lai tā jūsu enerģija neiet uz visām pusēm, jo tā arī ir sievietes seksuālā enerģija. Ja mati ir vaļā, tātad viņi ir atvērti kontaktam, ja mati ir ciet, tad viss viņa ir lietišķi šodien, nekādas mums te tuvākas iepazīšanās nebūs. Tātad arī bīzes bija veids, kā matus sakārtot tādā noteiktā struktūrā, un bizēs vispār ir spēks. Bizēs ir baigais spēks.
Tā, nu redz, viņai arī ir tāda bijusi, to es interesanti tādu lietu pamanīju tikai tagad. Iepriekš neredzēju. Jā, un ar katru reizi jūs varat pamanīt iespējams vēl kaut ko citu. Nu, lūk, mistiskās lelītes un mūsu fejas un draudzenes ir mums beigušās, izstāstītas. Tad mums ir viens šovakar ļoti interesants personāžs, kas varētu būt ļoti laba ideja dāvanai vīrietim. Vai, jā, dāvana vīrietim, vai arī kādam, vai tas var būt arī kāds jūsu palīgs, varbūt jūs tur ieraugat kādu sev pazīstamu seju, kādu mīļu cilvēku, kādu tētiņu, vectētiņu, onkuli. Un es viņu saucu par Oliņa kungu. Šis ir Oliņa kungs. Man viņš ļoti patīk. Viņam ir šāds te aplīts, uz kura viņš stabili var stāvēt. Viņam ir izmantota ļoti interesanta tehnika, vecināšanas tehnika ar lakām. Redziet, viņš tāds izskatās jau daudz gadsimtus sens un vietas. Es viņu saucu par Oliņa Boliņa kungu, bet jūs viņam varat dot arī vārdiņu. Nu jā, un tās ir tās kraklē lakas, kuras izmanto arī tām divām māsiņām, kur bija māsiņa ar ziliem matiem un ar tiem gaišajiem matiņiem, tām arī uz seņām ir šāds pats interesants tāds vecināšanas efekts. Nu, lūk, tāds Oliņa Boliņa kungs. Vispār, jā, vispār interesanti, viņam varētu pajautāt visādas lietas un atbildes. Uzmanīgi tikai jāskatās, ka viņš ir trausls. Tātad varbūt viņam būtu labi arī kaut kāda viņa vieta, tur, kur ir jūsu maģiskais skapis, vai jūsu kaut kur maģiskais altāris, vai jūsu īpašais plauktiņš, lai viņš tā stāv stabili, var visu vērot, sargāt. Jā, un viņam arī rekur rociņas liekam pareizi. Jā, rekur ir tā. Nu, viņš ir gatavs darbam. Gatavs draudzēties, gatavs braukt uz savām jaunajām mājām. Tātad vakara zvaigznes un vakara naglis mums ir Olīkungs un, protams, mūsu īpašā lelle, kurai jau ir vārds visnotaļ nemaināms un negrozāms, jo viņa ir Lelīte Frīda. Varbūt atpazīstat šo kolorīto personību, spēcīgo sievieti, meksikāņu gleznotāju, karstasinīgo Frīdu Kahlo. Ļoti interesantu mākslinieci ar savu rokrakstu. Un viņa bija arī tāda kā revolucionāre savam laikam, tāda dumpinieces gars. Un jā, te uzreiz jums ir jāsaprot, ka jūsu draudzene būs arī tāds tēls, kas iemieso šo te spēcīgo enerģiju, drosmi, neatlaidību, izturību. Man ļoti patīk arī viņas reku, viņai ir garas viņas antenas, un arī kleita un viņas kājas, bet par kājām un visu viņas veselību ir īpašs stāsts. Jaunībā viņa cieta autoavārijā, pēc tam vēl viņai bija daudz nelaimīgu gadījumu un traumas, kā rezultātā viņa vairs nevarēja pārvietoties. Un ļoti daudz viņas mākslas darbi tapa, esot mājās, esot gultā. Un arī vēlāk pat savu mākslas darbu izstādēs viņa tika ienesta gultiņā. Tāpēc arī Frīdai, kā man Līga teica, tapšanas procesā, ka Frīda ir pirmā lelle, kurai ir arī sava gultiņa, savi spilventiņi. Bet, jā, tad, kad es viņu vienreiz noliku uz fotografēšanos, man tāda sajūta tā vien ir, ka viņai gribas celties kājās un ka viņa nav pilnīgi mierā ar to gulēšanu. Tāda bija arī Frīda. Viņa bija ļoti tāda enerģiska sieviete. Viņai ir arī zvārgulītis, viņai šeit ir arī ļoti tāds interesants tāds tā kā auna vēršu simboliņš, un jūs arī varat sajust, vai viņa būs jūsu draudzene, bet zinat, ka viņai ir ļoti spēcīgs raksturs. Jāiemācās viņa būs klausīties, un lai labāk sadzirdētu viņas vēstījumu, Frīda vispār ir tāda leģendāra personība, kurai ir uzmanība, kuru zina visā pasaulē, un viņai par godu
Arī slavenā spāņu kāršu izdevniecība ir izdevusi arī Frīdas Kalo taro kārtis. Frīdas Kalo taro kārtis. Šīs ir no oriģinālās spāņu izdevniecības. Ļoti arī pašas kā taro kārtas unikālas, interesantas, spēcīgas. Lai redzētu arī apmēram kādas viņas varētu izskatīties, bet var arī atrast internetā. Tātad arī šajā te meksikāņu tematikā. Protams, ir arī vēl citas Frīdas taro kārtis, arī pasaulē ļoti daudz veidots. Nu, tas ir tāds vesels komplektiņš, kurš iet kopā. Un es jau teicu, kas iemācīsies sarunāties ar Frīdu un lasīt viņas taro kārtas, iegūs ļoti spēcīgu instrumentu. Tā kā Frīda mums ir vakara karaliene. Jā, tad, kad viņa pie manis nonāca un es viņu bildēju, tad jā, man kādu dienu viņa noteikti pavadīja. Jo viņa arī bija no tām lelītēm, kur teica, es neiešu kastē ne par ko. Un tad, kad es viņu bildēju, es atceros, tad bija tāda sajūta, ka klausies, nu tu vari labāk, tu vari normālāk. Un man bija, man liekas, kāds 30 bildes, lai to viņas arī raksturīgo iezīmi, tās viņas spēcīgās uzacis, vispār uzacis cilvēkam, liecina par viņa vitalitāti, par viņa veselību, jo biezākas uzacis, jo cilvēks ir veselīgāks. Tātad arī visas mūsu tādas antenas un spalviņas, arī uzacis patiesībā ir tāda veida instruments, un arī fiziognomikā senajā zinātnē par ķermeni saka, ka jo biezākas uzacis, jo spēcīgāka veselība un lielāks gribas spēks. Un viņai redz tās uzacis vēl bija tādas pavisam savienojušās, tā arī viņas tādas atpazīstamības zīme. Jā, tā kā tā mums ir Frīda, un tad, kad es liku bildes, tad man arī likās, jā, vajag tur tādus pilnīgi milimetru pa milimetram tā, lai viņa to vaidziņu ir pagriezus, un viņai ir viss smukākais rakurs viņas bildē, un tad to vienu bildi no tām 30 es arī Facebookā varēju ielikt. Tā kā, jā, Frīda arī gaida savu draudzeni. Frīda ir īpaša lelīte, un es zinu, ka arī viņas draudzene būs īpaša arī dāma ar raksturu. Ja jums interesē, jūs varat arī sajust viņas tādu enerģētiku un to viņas dzīves smeldzi un to viņas raibo dzīves stāstu. Ir dažādas filmas par viņu. Jūs varat par Frīdu palasīt. Es gan nepaspēju, bet man bija doma noskaidrot, kurā dienā arī Frīda ir dzimusi, jo tās zodieka zīmes enerģiju viņa nes. Jūs varat paskatīties, ja jums zodieka zīmes sakrīt. Vēl var paskatīties no austrumu astroloģijas, kura dzīvnieka gadā viņa ir dzimusi. Piemēram, viņa ir dzimusi zirga gadā, vai tīģera gadā, vai pūķa gadā, un jūs arī. Tātad jūs zinat, ka jūs enerģētika sakrīt. Šajā ziņā jūs enerģijas sakrīt, jūs esat ieradušās ar šo enerģiju šajā dzīvē, un jūs arī būsiet ļoti tādas labi sapratīsieties no pusvārda. Tālūk, nu, tātad, un Frīdai visām lelītēm cena ir 50 eiro, bet Frīdas komplekta cena ir 100 eiro, kur 75 ir par Frīdu un viņas apartamentiem jaukajiem, un 25 par taro kārtīm. Atsevišķi iegādāties nevar, jo Frīda runās caur kārtīm un caur taro kārtīm. Ja jums ir kaut druciņi priekšzināšanas, vai arī jūs vispār gribējāt jau sen jau apgūt taro kārtas, tad tas ir, varbūt tā ir zīme, ka beidzot ir pienācis tam laiks, un kā reiz rudens, un kā reiz ir ziema. Kāpēc šīs dienas mērķis ir arī uzmanību savu iekšējo pasauli? Jo pavasarī un vasarā mēs gūstam prieku no ārpasaules, mums priecē daba, bet ko līdz atnāk rudens un ziema, priekš mums ir jārod sevi iekšā, savā iekšējā pasaulē, un tur mēs varam gan runāties ar intuīciju, mēs varam nodarboties ar mākslu, mēs varam mācīties kaut ko. Šis ir ļoti labs laiks, lai papildinātu zināšanas. Un vēl pašās beigās es jums parādīšu vēl 3 skaistumiņus, kas arī ir roku darbs, unikāls, arī nav vēl bijis Facebookā nereizi. Un tie ir ekoprinta Līga raksta, redz kā, Frīda neļaus te tā palikt pusvārdā, un Līga raksta, ka Frīda ir dzimusi 6. jūlijā, un cik interesanti, un viņai aiziešanas diena ir 13. jūlijas, un ir tāds sens ezotērikā tāds ticējums, ka tie cilvēki, kas
nomirst ļoti tuvu savam dzimšanas laikam. 6. jūlijas un 13. jūlijas ir ļoti īpaši cilvēki. Citreiz, zināt, kad arī rakstnieki, mākslinieki, mūziķi ļoti bieži, citreiz pat vienā un tajā pašā datumā, gan piedzimst, gan aiziet. Tā kā redz, kur arī. Un 6. jūlijas mums ir Vēzītis, Vēža zodiaka zīme, un tur 1907. gads. Mēs varam paskatīties, kurš gads tas bija austrumu kalendārā. Caur kādu enerģiju viņa ienāca un kādu enerģiju viņa nes. Redz, kā Frīda, tā nevar pat tevi neizstāstīt visu līdz galam. Mēs visu tagad jau izstāstījām. Un, jā, mums ir, redz, kā viņi negrib iet projām. Labi, nāc priekšā. Nevar. Viņi saka, es neiešu tur atkal backstage'ā. Es gribu te priekšā. Tā, lai viņi nāk pie mums te priekšā. Un, jā, ekoprints. Tas mums ir tāds interesanta tehnika, kurā ir, redzat, augu nospiedumi. Visos zālīšu, visas lapiņas ļoti fantastisks. Arī, es saku, tas ir mākslas darbs. Katrs šis maisiņš somiņa ir vesels mākslas darbs, šie te augu nospiedumi. Kā es arī saku, gan dzīvā daba ir skaista, gan arī aizejošā daba, kā mēs priecājamies par nokritušajām lapām. Un, jā, šis var būt kāšu maisiņš, rūnu maisiņš tas var būt. Man bija arī vasarā bija tāds ar ziedu tematiku, man vēl ir palikuši arī, ja jums interesē, tad es viņu vispār šeit te uzliku ap roku un nesēju kā somiņu. Visos festivālos, visos tirdziņos, kur es biju, man bija līdzi, protams, arī manas kārtis uz maģiskiem pasākumiem. Un tad ļoti skaisti izskatījās, pilnīgi kā somiņa. Tā kā ej un viņa tur šūpojās ar kaut ko iekšā. Vai ar kārtīm, vai ar... Līga saka, ka tos var izmantot arī kā dāvanu maisiņus. Pats maisiņš ir kā dāvanu, un tie raksti ir dažādi, katrs maisiņš unikāls. Jā, un arī šādus var pasūtīt. Cena ir 20 eiro. 20 eiro šiem te maisiņiem, ja jūs gribat iemūžināt. Arī šīs te katru zariņa, katru lapiņa, kur lapiņai visas dzīsliņas ir redzamas. Kā man te gaismā. Nu, skaisti, ļoti skaisti. Man jau paskatoties uz šo te arī to zīmējumu, es jau nonāku mainītā, kā saka, apziņas stāvoklī un zinu, ka man tūlīt kaut kas jau būs jādarbojas. Un ir arī kāšu vai rūnu, vai akmeņu, vai jūsu maģiskajam plauktiņam, arī šādi te galdautiņi, šādā pašā tehnikā. Ar ziediem, lapiņām un dzīsliņām un pilnīgi tā kā tāds rudens. Mēs zinām, ka dabā ir gan dzimšana, augšana, ziedēšana, nobriešana un augļi, tad šie te galdautiņi man pilnīgi iemieso tādu rudeni, tādu aiziešanu, sastingumu un arī nevelti pagāniem, ķeltiem un raganām. Šis te 31. oktobris bija jaunais gads, kas iesāks ar klusumu, ar nāvi, ar ieiešanu sevī, un iedomājieties, cik tie kādreiz bija lieli svētki. Un tad ar to klusumu un tukšumu sākas jaunais dzīves cikls, kad pavasarī atkal viss modīsies. Tā, un vēl viens jaukumiņš, kas arī ir roku darbs, kuru gatavo Līgas brālis. Redziet, cilvēkiem tā mākslinieciskā dzīsla ir. Arī šāds te piekariņš, kas arī var būt laba dāvanījums. Ar lapsiņu. Redziet, tā lapsiņa vispār ir tāds spēcīgs simbols, jo iemieso gan prātu, milzīgu prātu un gudrību, jo lapsa visu vienmēr zina un redz, gan arī spēcīgu intuīciju. Tā kā laps ir tāds simbols, šādus te arī jaukumiņus var pasūtīt pie reizes, uzdāvināt sev vai kādam vīrietim vai puisim vai jaunietim, lai viņam ir modrība, lai viņam ir veiklība, lai viņam ir ass prāts un spēcīga intuīcija. Nu tālūk, visi mani jaukumi šovakar skatās uz mani un saka, kā jau viss, jau viss. Jā, viss, jums jādodas pasaulē, jādodas pie savām jaunajām draudzinēm. Tad rītā es atbildēšu uz jūsu vēstulītēm. Un jā, lai jums skaists rudens, skaista ziema un skaists ceļojums vienmēr arī savā iekšējā pasaulē. Jā. Paldies jums, ka bijāt šovakar mums, un tiekamies atkal. Paldies! Jā, paldies jums!